Jānis no Nordcrunch, kas iepriekš bija Latvijā pazīstams kā milzu uzņēmums, bet šis zīmols ir jauns un viņš ir, kaut gan uz logotipu ir 2012. gads, tad principā viņš eksistē pusotru gadu tirgu un mazāk. Ja? Tā kā sākām. Tas stāsts man ir, viņš sāksies diezgan bēdīgi, jo, ja tur viss būtu labi, tad es tur nebūtu tādā uzņēmumā. Ja? Un te ir tas moments, ka pats uzņēmums dibināts 2004. gadā, 2012. gadā viņš sāk brokastu pārslu ražošanu sadarbībā ar Lauksaimniecības universitāti un visādā veidā izmantojot Eiropas finansējumus un tam līdzīgi. Un medaļas un izstāžu sasniegumu krājās pie sienas un bioloģisks produkts, tā teikt, brokastu pārslu segmentā, netika cauri tiem stikla griestiem, kas ir 1 miljonu apgrozījums. Un, lai to ar tādām iekārtām, kādas šajā uzņēmumā ir, un tur kaut kādā brīdī bija nepieciešams kaut kādas izmaiņas. Ja, un tad tiek rezultātā piesaistīti Latvijas vietējie investori. Un laika gaitā tas uzņēmums, principā, kas noslēdzās tas process 2024. gada vidū, ja tā kā nomainīja 100% gan investors, gan īpašniekus, gan darbiniekus. Ja, un tad, no tā iepriekšējā šobrīd ir visai maz kas palicis, un principā tas ir jauns sākums. Tāpēc arī es tur esmu. Ja, es esmu kopš 18 gadiem, man bija mans pirmais uzņēmums. Ja, tā kā mājās nevarēja dzīvot, ja, vajadzēja kaut ko darīt. Un tad es arī šeit parādījos, principā, kā konsultants, ja, kuram bija jautājums, ja, ko tur vispār var darīt, ja, un vai vispār kaut ko var darīt. Un tā kā no malas tas, protams, kā daudz citas lietas izskatās daudz labāk, ja iekšā mums visiem ir izaicinājumi, ja, un tad tas viens izaicinājums bija tas segments, kas ir brokastu pārslas, ja, tas saucamais viens no tiem diviem neveselīgiem, kas ir populāri pieņemts, ka tas nav veselīgs segments, ja, tā kā laba mamma savam bērnam tur brokastu pārslas neļauj baigi ēst, ja, un pirkt un tādā garā. Ja. Man arī 3 bērni, un tas stāsts tieši tāds. Ja. Tad tas arī bija tas sākums tam mūsu stāstam, tam milzu, ja, ka tie oriģinālie uzņēmumu dibinātāji tieši, principā, cik es zinu, no tādas pašas motivācijas, ja, tā, ka bērni ir piedzimuši, ja, un tās brokastu pārslas tā kā nonāk kaut kāda tēma, ja, tad sāk mēģinām saprast, vai tad ir tik slikti, ja, varbūt, ka dot var. Lūk, un tad bišķiņ paskrienot uz priekšu, tad ar tām brokastu pārslām ir tā, ka var jau viņas uztaisīt arī labi, ja, no kaut kādiem no bioloģiskām izejvielām, ja tur varbūt ir mazāk cukuru un visas šitās te lietas. Ja. Un principā tas, kā viņš tiek ražots, ja mūsu gadījumā tā ir sausā cepšana, jeb ekstrūzija, kas nozīmē, ka principā jūs mājās varbūt, kad pānkūks cepat, ja, tad tur ir mīkla, ko uzlēj tāda pašķidra mīkla uz pannas, ja, un tad ir kaut kāda eļļa iesaistīta, un tad tas viss tiek karsēts, ja, vai ar elektrību, vai gāzi, vai ko. Mūsu gadījumā viņš tiek tādā gaļas mašīnā, tie milti, kad mēs viņus beram iekšā, tā mīkla, viņi ir 14% aptuveni mitrums, ja viņi pat put vēl, ja tas ir principā sausā cepšana, un tur nekāds taukvielas nepiedalās vispār. Ja tie milti tiek ar berzi, tā kā gaļas mašīnā, ar tādu skrūvi spiesti kopā un berzēti. Un tās kinētiskās, respektīvi enerģijas rezultātā, ja, principā notiekās tā cepšana, ja, tā kā tas ir sausā cepšana, tad, kad viņš iznāk ārā no tās iekārtas, viņam tur mitruma procents ir varbūt, 8%, ja, un kaut kāds taukvielas tur nepiedalās vispār, ja, un iekšā nāk milti. Un tad rodās tas jautājums, ja, kāpēc tad tas segments tiek uzskatīts par neveselīgu, ja, teiksim, tur, nav tur nekāds, viņš skaitās, ja, angliski super processed foods, ja, tur super pārstrādātāk pārtika, bet nekas jau vairāk tur nav kā tie paši milti, ja, un nedaudz ūdentiņš. Ja. Un, varbūt, ko mēs tur vēl. Protams, mēs viņu tālāk arī glazējam. Un tad šī segmentā tas milzu Latvijā pazīstamais produkts, ja, brokastu pārslas, viņš nebija dārgākais produkts tirgū. Ja. Šobrīd mums ir dārgākais produkts tirgū. Ja. Kāpēc? Tāpēc, ka tādu lielu ražotāju produkts, kas ir varbūt no konvencionālām izejvielām ar visām tādām palmu lietām un visu pārējo, ja, viņi, teiksim, tā kilogramu cena tur varbūt tādiem labajiem, ja, tā dārgā segmenta produktiem ir varbūt 15 eiro kilogramā, teiksim, plaukta cenās, ja, mazumtirdzniecībā. Ja. Tā, kad es pievienojos šim uzņēmumam, mēs, kur tā kā nekādas palmas tur nelaižam iekšā un viss ir bioloģisks un smuks, ja,
īstas lietas, ja tur ir rakstīts uz paciņas, ja šokolāde, tad tur ir šokolāde, ja tur ir kakao, tad tur ir kakao, nevis kakao šķiedra un tādā garā. Ja. Loģiski, ka mums tā pašizmaksa ir stipri lielāka. Ja. Un cena, teiksim, bija zemāka. Ja. Un, mēs, protams, ka visi gribam, lai tas tur produkts ir lētāks un tā, bet tur ir kaut kāda realitāte. Un tad mēs tā kā sapratām, ka tā mūsu pārsliņām ir tāds kaut kāds morāls tiesības maksāt bišķiņu vairāk, ja varbūt nekā tādu plašu patēriņu zīmolu dārgajiem, respektīvi, tur 17 eiro, 18 eiro plaukta cenās kilogramā, un tad mēs visu to biznesu tādā veidā pārkārtojām. Ja, un, lai to panākt, ja mēs sapratām, ka mums ir kaut kas jāmaina, ja, mēs nevaram vienkārši tām vecajām melnajām paciņām, kas bija veikalos, vienkārši palielināt cenu, ja to cilvēku nepārāk grib dzirdēt, ne tie veikali, ne arī patērētāji. Un, tad, principā, tika pārstrādāts viss tas segments no nulles. Ja. Otrs variants bija vienkārši pārstāt to ražot. Ja. Tas finansiāli nebija iespējams tālāk. Ja. Un tad tur mēs aizgājām uz tādām mazākām paciņām, ja, jo rokastu pārslas, viņas normāli tirgojās tādās veļas pulveres pakās, tādās lielākās. Un mēs tā kā sākām štukot, ka foršāk būtu, ka viņas būtu, cik viņas ar pienu parasti kopā kaut kā ēdam, ja, tad labāk būtu, ka tās rokas pārslas būtu tā kā piena pakās. Ja, un tad šis samazinājums, ja, ka mēs ejam uz mazākiem iepakojumiem, arī ļāvi izdarīt to cenu korekciju tirgu, ja, un principā šitam ražotājiem un šim mūsu produktam šī segmentā vispār palikt tirgu. Ja. Un kamēr mēs tā kā viņu pārstrādājām, mēs, protams, pa jaunam paskatījāmies. Ja šobrīd viņi visi nav bioloģiski, bet mēs ejam uz to, lai pilnīgi 100% šie brokastu pārslu produkti ir bioloģiski. Tas ir saistīts pagaidām tikai ar garšvielām, kuras mēs neesam atraduši tādas ideāli foršas. Un sapratām, ka viņi ēd pirmsskolas vecuma bērni, skolnieki, tas ir tā kā pamatskolā, ja? Un tad tā kā vairāk arī kaut kādi aktīvi cilvēki, ja, kuriem ir varbūt nav laika, ja brokastus uzēst vai kā arī pieaugušā vecumā. Un tad tā ideja pavisam vienkārši, ja brokastu pārsliņas pirmsskolniekiem, ja mēs priekš Polijas tirgus, un nākamais jautājums, ja par to eksportu arī parunāsim, tad mēs izstrādājam sadarbībā ar Polijas tirzniecības ķēdi un tā kā tieši pozicionēt pirmsskolas vecuma bērniem. Tur ir rudzi un auzas, visi 3 bioloģiskie produkti. Ja. Skolas vecuma bērniem tā kā mainās zobi, ja, un viņi vairs tā kā negrib laimīgās lauviņas redzēt, ja, bet sāk iet pamatskolā, viņi jau ir lieli, ja, tad viņi var bišķiņ vairāk tās olbaltumvielas uzņemt, ja, un tad milzu, kur arī mēs saglabājām to iepriekšējo nosaukumu, tad populārākā segmentā tur ir rudzi, auzas un pelēkie Latvijas zīriņu proteīns nedaudz. Un tad, kad vēl pēc neliela vecuma posma, ja, kad tā kā pamatskola jau pa vidu, kad tie jaunieši sāk 10 gadi, 11 sāk velkāt melnas drēbes, ja, un palikt pa tīņiem, tad viņiem arī tie mamuti vairs neinteresē un nekas, ja, un tad jau viņi tā kā proteīns, un tā kā arī mans dēls jau omleti neēdīs, bet reku ir proteīna pārslas, un tā ir tā tendence tirgu. Un šie ir šādā veidā, tad viņi Latvijas tirgu šie produkti ir ap gadu šobrīd, ja, un arī mēs to biznesa modeli arī izmainījām. Ja, kā arī iepriekšējais runātais teica, ka ražojam tikai uz pasūtījumu, strādājam caur distribūciju. Un tā realitāte ir tāda, ka šobrīd viņi ir, principā, dārgākās pārslas tirgu, cerams, ka arī labākās. Ļoti cenšamies. Ja. Lūk, un tas bija stāsts par pārsliņām. Bet mums ir otrs segments, uzkodas. Tas ir pagaidām pilnīgi jauns, mēs mācāmies, ja tur mūsu uzņēmums tādā segmentā darbojās principā 2 gadus, nedaudz pirms es pievienojos. Jo tā bija vienkārši vēl viena produktu grupa, ko ir iespējams ražot uz tām pašām iekārtām, kas mums ir, ja, un tā teikt, izplasties. Bišķiņ tādā segmentā. Un tas segments atšķirībā no brokastu pārslām ir daudz draudzīgāks. Ceņu, ja pavisam rūpi runājot, ja mums 1 eiro izmaksā, pašizmaksā, teiksim, brokastu pārslām, ja, viņi ir lielāki, protams, tā summa, bet un čipsiem tieši tāpat, ja, vai uzkodām, ja, tad plaukta cenās, ja, brokastu pārslas 15 eiro kilogramā ir varbūt viens no dārgākajām tirgu, ja, un čips ir pilnīgi ok. Tur ir segments plus ir daudz lielāks, ja, tur respektīvi ir kaut kāda iespēja un izaugsmes vieta, ja, un tad jautājums ir, protams, ka par to augstās pievienotās vērtības produktiem, ja, un par konkurētspēju. Un
uzdošu jums varbūt tādu jautājumu uzvedinošu, pieķeroties tēmai pa izaicinājumu. No kā sastāv čipsi? Vai no kā sastāv uzkods? Ir kādas versijas? Jebkādi. Es pateikšu priekšā, uzvedināšu jautājumu. No kā sastāv, teiksim, Coca-Cola? Vai tāda gāzētie dzērieni? Iepriekšējais runātājs ir speciālists droši vien. Cukurūdens mārketings, ja? Un kaut kā tā, vai ne? Tad čipsu gadījumā tas ir kukurūzas gaisas un mārketings. Un mums tas lielais izaicinājums ir šī starta pozīcijā, kā jaunam uzņēmumam, protams, ir mārketinga līdzekļu pieejamība. Ja? Tad, mēs šmaucamies. Ja čips sastāv no kukurūzas gaisa un mārketinga, ja, tad mēs milti mums ir, protams, ja savādāk mēs viņus nevaram uztaisīt, gaisas arī tiek iepakots. Ja? Un mārketings būs kaut kad, ja? Tad, ka viņš kaut kādā savādākā veidā pats sev sāks attaisnot. Un, respektīvi, tas ticības jautājums, ja, ka tam jaunam produktam ir, lai viņš vispār kaut kādā veidā būtu viņam kaut kāda šansa tirgu, ja? Viņam ir jānonāk veikalu plauktos, ja? Bet viņam arī ir... viņš jāatbalsta visādos veidos, ja, un tad mēs tur, protams, visi sociālie tīkli, visas tās lietas, ja, bet tas ir ārkārtīgi grūti ar to savu zīmolu, un tur mēs nonākam līdz šitai situācijai, ka arī pēc paralēlas velkot ar iepriekšējo stāstu, mēs Latvijas tirgū mums šis produkts ir konvencionāls. Kaut gan mēs pilnīgi analogu produktu ražojam zem privātās preču zīmes arī tai pašai Skandināvijas tirgū, ja. Esam izstrādājuši vēl, tagad pavisam pēdējā gadā, ja, arī sākam to darīt. Un tur mēs, negribot atskatāmies par tādiem burbuļiem vai to vidi, kur mēs dzīvojam. Un es gribētu teikt, ka viens ir tas ticības jautājums par tiem jaunajiem produktiem un tas pieejamais finansējums, kas ir visādos veidos, protams, tie ir risinājumi jautājumi. Bet otrs ir tā kopējā pirktspēja un vispār tas līmenis. Un kā iepriekšējā stāstā par brokastu pārslām, kad tie bērni piedzimst, jau mēs sākam domāt, ko te viņus barot un kā, paši, protams, čipsus sēdam, baigi neuztraucamies. Ja? Bet sāk tie jautājumi palikt svarīgi. Un to mēs ļoti, ļoti labi redzam, ka tā pirktspēja kopējā ir, kas ietekmē tos pircēju izvēles. Ja? Un, tur ir, protams, burbulis, kas pērk tikai bioloģiski no zināmiem piegādātājiem. Un tad ir varbūt kaut kāds citi cilvēki, ja, kas iet pa tiem pašiem lielveikaliem un tad Rīmī vai kur viņi tur un paņem arī tur vienu otru to bioloģisko produktu. Un tad tā droši vien, ka es nekļūdīšos teikdams, ka lielā masa vienkārši iet un skatās uz tām akcijas cenām. Ja. Un tur ir tā atbilde, ja, kāpēc tas ir Skandināvijas tirgus, ja, kurš tā kopējā labklājība un tā dzīves tā kā varbūt rāmums un mazāks stress viņiem, viņi griež riņķīs tās paciņas un skatās, kas tur iekšā. Ja. Un ne tikai bioloģiski, ja, tur ir vēl, ko mēs tagad sadarbojoties ar tiem skandināvu klientiem esam iemācījušies, ja, ka tie parametri ir daudz un svarīgi. Ja, piemēram, ne tikai, ka viņš ir bioloģisks pats par sevi, ja, tas ir super svarīgi, ja, bet arī, lai, piemēram, tas pats sastāvdaļu saraksts ir īss, ja, viņš tur nav tā kā super garš, ja, tā kā, clean label, kā mēs teikt. Un alergēni, teiksim, kaut kāds šķērs piesārņojums, ja, lai tur nav kaut kas tam līdzīgs, ja, teiksim, pākšaugu uzkot gadījumā, ar ko mēs strādājam, ja, ar Latvijas. Šie ir arī šī produktā Latvijas pelēkie zirņi, ja. Un to, tā kā, tur varētu, teiksim, rakstīt, ja, ka nav glutēns, ja, šī gadījumā ir auzes, ja. Bet tās ir lietas, kur viņš paliek svarīgas, ja, tad, kad var atļauties par to gan laika ziņā, ja, gan finansiāli padomāt un paņemt. Ja. Tur mēs esam, ja, tā ir mūsu tā kā kopējā problēma. Es zinu, ka šobrīd arī valstiski tiek risināts šīs lietas, ja, par tiem zemo cenu groziem un tādā garā. Ja. Diez vai tenī zemo cenu grozā tas bioloģiskais produkts ir pirmais, kas tur atradīsies. Ja, un par to ir jādomā, ka viens varbūt ir tā zemā cena un tas apjoms. Ja. Bet otrs ir, ka tas bioloģiskais produkts, viņš ir principā kvalitatīvi atšķirīgs. Ja. Un man pašam, man tā dzīves pieredze un daļai, kāpēc arī šī uzņēmumā esmu, ka es kā investors, kā jaunu uzņēmumu dibinātājs, esmu vairākas reizes ar dažādiem veiksmes momentiem izkustinājis no nulles vienu otru biznesu galīgi nesaistīta pārtiku,
Bet kā investors es 15 gadu atpakaļ personīgo naudu investēju vienā bioloģiskās pārtikas tirdzniecības uzņēmumiņā, kas saucās Internet bioveikals. Sijā saīsinājumā IBIO, un tad IBIO arī iznāca no tā visa. Un tā bija tā pirmā pieredze, ja, kā vienkārši runājot, pazaudēt savu personīgo naudu. Ja. Nu, tad brīdī, kad mēs iemācījāmies, kā nevajag darīt, ja, tad tā nauda arī bija beigusies. Ja. Nu, viņš tur foršā veidā noklājās. Ja. Tas bija 15 gadu atpakaļ. Darbojās ar nosaukumu biobode, bet tā bija man tā pirmā saskarsme pašam ar to bioloģisko pārtiku, kā reiz arī, ka bērni bija, man pašam piedzima pirmie bērni. Un esot saskarsmē ar tiem bioproduktiem, ja, bija tā pārliecība, ka viņš ir kvalitatīvi atšķirīgs. Vienkārši pilnīgi cits produkts. Aizējam veikalā, paņemam auzu pārslas konvencionālās un paņemam bioloģiskās, un viņas vienkārši vispār nevar salīdzināt. Tas nav tā, ka tas viens ir labāks produkts, otrs ir sliktāks. Viņi vienkārši ir dažādi produkti. Nu, lūk, un tad to pieredzi, ja, tagad arī savādāk. Šobrīd ir, čipsi, kur čips, ēdīsim čipsus, labi nav, ja, ka tik sāls nav pa daudz, vai tur palmeļi nav, ja. Bet, principā, ja mēs uztaisam tādu no kvalitatīvām izēvielām šī, saucamajā neveselīgajā segmentā, kaut kādu alternatīvu piedāvājumu, ko, piemēram, mūsu paši tie skandināvu klienti, viņi tas lozungs, ko viņi iet tālāk ar mūsu izstrādāto produktu, ja zem savu nosaukumu, bet viņi iet tālāk, ka viņš negaršo pēc bioloģiskā. Viņš garšo tikpat labi, kā konvencionālais. Ja? Un tas ir tādā segmentā, ja citos segmentos, varbūt mēs esam tādā bioburbulī, ja? Ka mēs domājam, tas bioloģiskais ir labāks produkts, ja tad uzkoda segmentā tas priekšstats ir otrādāks. Ja? Un tas ir, tas ir, ko mēs saskaramies. Es vēl vienu anekdoti no, ja, mūsu uzņēmumam ir arī māsas uzņēmums, kas ir konvencionāls lauksaimniecības uzņēmums, agrofirma Dorup. Mēs atrodamies nākotnē starp Dobeli un Jelgavu pašā konvencionālās lauksaimniecības, intensīvās lauksaimniecības sirdī. Ja, un šī ēkā, kur šobrīd Norknaņš ražo, tas ir viens no kolhoza nākotne teļu cehiem, viens no 3 iecirkņiem. 1946. gadā šī vietā dibināja pirmo Latvijā kolhozu un sāka atņemt zemniekiem zemi, ja, un dzīt visus lopus kopējās kūtīs un tādā garā. Ja. Un šobrīd šai teritorijai ir privāti Latvijas īpašnieki, kas arī mecenātu un iegulda naudu arī tādu vērtību atjaunošanā, ne tikai šeit, bet arī citās vietās Latvijā. Un tad šī vieta šobrīd mēģina atzimt. Ja, un ja tā bija tā vieta, kur tiem zemniekiem sāk ņemt nost zemi, tad mēs šobrīd mēģinam kaut ko attīstīt un kaut kādu pozitīvu. Nebija tikai slikti, ja tur bija 2 lidlauki tam pašam kolhozam bērni, tad lidoja planieriem un vēl viss kaut kas tagad vairāk nav, arī atzimst. Bet mēs ceram, ka šī mūsu tā ņemšanās un darbošanās tai vietai iedos tādu jaunu sākumu, ar jaunu nosaukumu un ar bioloģiskiem produktiem. Ja. Un tas man arī viss. Paldies!